Brienam pa mežu. Cerībā noķert lielu asari laikam. Bet pa lielam laikam brienam pēc nezināmā, ne? Pēdējo reizi 3 gadu apakaļ apmēram bija 3-2 gadu apakaļ. Ito ziemas copē. Skatīsimies, kas tur ir, kas tur nav. Moška te jau vietējie visi sen ar tīkliem un ar elektrību izdauzījuši. Un toreiz jau, kad mēs ķērām ziemā, tad tur lielāki parādītāji pirksti neķērās asari. Lielāki nav redzēti tur. Tāpēc pašam tāda baigā interese ir. Vai ir kaut kas tur vispār, vai nav kaut kas tur. Jā. Laižam uz aizvēju. Nu jābūt ir, nu ja te netiek skaldīts ar tīkliem vai ar ko, tad ir jābūt, bet nu. Uz mikrodžigu vismaz. Laiks arī tas silts. Pirmais metiens bez rezultāta. Pagaidām 5 grami uzlikti. Sviņas. Gumiņi tāda brūna gan zaļa. Ponton 21 sava runa. Skatīsimies Flexonic pavada. Fluorokarbons. Cerams, ka viss notiks. Pirmā copīte un aizgāja. Pirmā copa bija! Pirmā copīte. Tas priecē. Tātad zivis kaut kādas ir. Ļoti labi. Visur visi krasti aizauguši. Grūti kaut kur pieiet klātien. Pieiet varbūt vēl varētu un iemest. Bet ko darīt, ja kaut kas labs paņem? Gan nezinu. Nē, iemet. Tas pilnīgi samainījās. Nu, pirmā zivs paņēma smuki un aizgāja. Copa bija. Otrā copīte jau. Un copa bija. Jā, vēl vien. Nesēžas virsū. Asti nokoda. Astītes nav. Nu, tā ir līdaka. Tā ir līdaka.
Gumija visi sašķērēta. Astes nav. Līdaka. Nomainīsim. Šito gumiju ārā nemastīsim. Uzliksim vēl vienreiz tādu pašu. No kā? Pagaidām nekas. Pagad tu nomainīji, ja? Lielāts vistarīt. Man arī bija spilgti zaļas. Ok. Tā Wolframs? Tagad Wolframs. Nu man divas copas šī te bija, saku. Nemēģināšu tur, kur tu tur. Bet tur tālāk, tur nav vērts iet, tur baigais vējš. Jo copājam kādas 45 minūtes. Pagaidām izstāst diezgan pašoki, 3 copas bijušas. Bet neviena nav realizēta. Vienā copai nokoda man asti gumijai, kā jūs paši redzējāt. Tā gumija pat arī bija tāda mazliet sašķērēta, tā bija līdaka visticamāk. Pārniekam pagaidām izstāst, ka copas nav. Diezgan liels vējš ir un esam diezgan limitēti ar vietu. Kā aizvējuši, tur smuks vietām ir, bet tur vēl no krasta tā nevar pieiet un pamētāt. Tas vietas, kur mēs pagaidām te mētājam, ir burtiski 5-6 vietiņas. Vienu mazu daļiņu no šitās peļķītes mēs skanējam. Bet, nu, man joprojām ticība ir, ka mēs kaut ko dabūsim. Turpinam akšķerēt. Uzlikšu lilā tvistarīti. Pastīšos. Šogad diezgan labi strādājis. Varbūt arī šeit nostrādās. Atkal copa bija un atkal nenostrādā. Bet šitajā vietā man jau ir 3. copa. Praktiski šitajā rajonā. Briesmīga realizācija šodien. Nerealizācija. Bet nu neko azarts vismaz iekšā ir, ka kaut kas notiek. Nav tā, ka visu laiku mētā un liekas, ka vannā makšķerē kaut kāda kustība arī ir. Bet šita te vajadzēs mazliet laikam paskanēt vai ilgāk. Gribas arī nofilmēt copas brīdi. Tieši, kad arī izvalga zīve ārā. Jo es nezinu, kā kamerā izskatās tās copas. Vai viņas var redzēt vai nevar redzēt. Ka nav tā, ka es te visu laiku jums tikai stāstu. Ka man ir copa, bet izvilkt neko nevar. Nu, pagaidām tā arī ir.
Laiks nomainīt mānekli. Vienu copīte bija. Šis twisterīt. Šis twisterīts šogad vispār ļoti labi strādā. Pagaidām. Vairākas vasaras esmu viņu dabūjis. Noteikti vēl tiks izmantots. Uzliksim atkal avarunu. Mēs paņemsim zaļu. Tumši zaļu. Tikko atkal bija maza copīte. Atkal tajā pašā vietā. 4. copa jau šitajā vietā man. Bet tas bija baigais mikroskopiskais piestiens. Bet nu bija. Es viņu zobi nekādu nav atstāti. Laiks šodien atkal nav no tiem labākiem vējš. Vienkārši mainās no vienas puses uz otru. Sānvējš no priekšas, no muguras visu laiku liekas tāds sajūta, ka viņš te virpuļot uz šo lauku. Patspējuši esam nedaudz vairāk kā stundu. Jā, kaut kādi piestieni bijuši, bet realizācija vispār 0 šodien. Man no 5 copēm 0. Wernerim arī viena copa bija. Arī nedabūja. Laikam tās zivs vēl nav tik izbadējušās, nav tik medīgas, kā gribētos. Varbūt viņas vēl ar ikriem ir. Ja astars, tad gan jau, ka tas vēl pilniem vēderiem tas skraida. Ja viņš te ir, līdeciņi iespējams arī. Jo piedāvājumi tā jau tāds mānekļi nav baigi lielie, nav arī galīgi mikroskopiski. Bet, nu, tikai sitieni pa viņām visi. Uzsēsties nevienu nesēžas virsū. Kaut kā tā. Nāksim. Gan jau, ka vēl kādreiz atlaidīsim stejieni. Ka mierīgāki būs vēji. Prognoze tuvākām dienām arī laikam ļoti brāzmaini. Brāzmains tas vējš. Ļoti liels tās brāzmas. Tāpēc skatīsimies, vai es copi brauksim vai nē. Iespējams ar Matīsu svētdien aizlaidīsim. Bet, nu, nāks tuvāk un tad skatīsimies. Kaut kā tā. Mājapceļā vēl iemetām vienu metienu un ir kaut kas ir. Vēl viens metiens un ir galā līdaka. Žēl, ka nesanāca copu uzfilmēt, bet viņam sanāk to arī kādreiz. Mierīgi. Pašā lūpiņā. Pašā lūpas kaktiņā. Vēders. Un cope smuka. Un ir galā kaut kas. Nu. Spēcīgi. Jā. Nevajag. Un mierinās. Dzīvo.
Nice! Nav topē. Ir. Nezinu, man tā bremze diezgan maigi atregulēta. Kaut kas tirina. Nu. O, smuks asars. Tas ir tas, pēc kā mēs atbraucām īstenībā, pēc asara. Un apsties redzi, viņš ir ņēmis, un viņš atkal nav paņēmis. Aizķēr vienkārši. Viņš ir, viņš ņēma, bet viņš šļāva ārā, nu. Smukuls ritīgs. Paņem tā. Paga, sāķi. Rokā. Sāķi grib izvilkt arī. Bet tā ir. Vaišam apakaļ. Ikriņi pilni. Nu, ir, jā, vēders parasnis. Lai iet. Mēram tāds pats, kā es ānē izvilku pagājušajā nedēļā. Kaut 450-500 gramu toču.